Enerģija ir vārds, kas apzīmē spēku un darbību. Lai šis spēks plūsta mums vēlamā virzienā, jau vairāk kā 45 gadus Latvijā strādā un attīstās energofirma Jauda, piedāvājot saviem klientiem elektroapgādes un projektēšanas pakalpojumus, dažāda veida elektroiekārtu ražošanu, piegādi un uzstādīšanu. Jauda ir kļuvusi par vadošo elektroiekārtu ražotāju Baltijas valstīs. Uzņēmumā ražotā produkcija tiek izmantota gan privātpersonu vajadzībām, gan arī lielu industriālu uzņēmumu vajadzībām. Darbības laikā ir realizēti vairāki sarežģīti elektroapgādes projekti. Šo projektu risinājumi veikti ar progresīvām tehniskās industrijas un modernās tehnoloģijas metodēm, kas savukārt nodrošina Jaudas klientu loka paplašināšanu, jo ražotā produkcija garantē drošību, kvalitāti un progresa iespējas nākotnē. Par uzņēmuma augošo apgrozījumu un profesionālo darbību liecina iespaidīgais klientu skaits. Nozīmīgākie no tiem ir Latvenergo, akciju sabiedrība Latvijas gāze, akciju sabiedrība Latvijas mobilais telefons un SIA Lattelekom. Energofirmas Jauda konkurētspējas pamatā ir produkcijas patērētāju vēlmju apmierināšana. Servis, kvalitāte, konkurētspējīgas cenas, pozitīva attieksme un kompetence. Klientu prasības aug, un, lai spētu noturēties starp tirgus līderiem, tad visu laiku nepieciešams veikt uzlabojumus ražošanā, kā arī tehnoloģisko procesu modernizēšanā. Vadības sistēmu sakārtošanai, optimizēšanai un pilnveidošanai tika veltīti vairāki gadi, kā rezultātā akciju sabiedrība Energofirma Jauda 2000. gadā kā viens no pirmajiem Latvijas uzņēmumiem saņēma kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO 9001 certifikātu, kas nenoliedzami vieš klientiem uzticību gan Latvijā, gan pasaulē. Savukārt 2007. gadā tika iegūts vides pārvaldības sistēmas ISO 14001 certifikāts, kas apliecina uzņēmumu nopietno attieksmi pret apkārtējās vides jautājumiem. Projektēšana. Viens no galvenajiem produkcijas izstrādes un ražošanas sākuma posmiem ir konstruktoru biroja darbs. Konstruktori darba uzdevumus saņem no komercdaļas un mārketinga daļas, kas izpētot tirgus apstākļus un potenciālo vai esošo klientu vajadzības, izstrādā jaunus produkcijas veidus, jeb pilnveido esošos izstrādājumus. Projektēšanas darbus konstruktori veic ar datorprogrammu AutoCAD vai SolidWorks palīdzību, kas ļauj izstrādājumās detaļas izgatavot ar datorvadības metālapstrādes darba galdiem. Ražošana. Pateicoties modernajām ražošanas iekārtām un kvalificētam personālam, ir iespējams izgatavot augstas kvalitātes izstrādājumus atbilstoši klientu prasībām. Energofirmas Jauda piedāvātie produkti tiek izgatavoti ievērojot Eiropas normas, direktīvas un standartus. Uzņēmumā tiek izmantoti datorvadības darba galdi, kas nodrošina augstu apstrādājumo detaļu precizitāti. Saražotā produkcija ir paredzēta uzstādīšanai telpās vai ārpus tām. Atkarībā no uzstādīšanas vietas izstrādājumus izgatavo gan no melnā tērauda loksnēm, gan no cinkotā skārda. Izgatavotās detaļas cinko vai pārklāj ar pulverkrāsu. Pulverkrāsošanas tehnoloģijas līnija ir pilnībā automatizēta un procesi tiek vadīti ar datoru. Uzņēmuma montāžas iecirknī kvalificēts personāls veic vadības iekārtu komplektēšanu. Iespējama arī komplektācija objektā. Produkcija pirms nonāk pie klienta tiek rūpīgi pārbaudīta un testēta. Produkti. Akciju sabiedrība Energofirma Jauda ir realizējusi daudzus sarežģītus un vērienīgus elektroprojektus. Piemēram, elektrovadības iekārtas ūdeņsūkņu stacijā Daugava nodrošina Rīgas iedzīvotājus ar Eiropas standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni. Zelts Latvijas bankā tiek uzglabāts ar Energofirmas Jauda izstrādāto un uzstādīto vadības iekārtu. Rīgas lidostas elektroapgāde tiek nodrošināta ar akciju sabiedrības Energofirmas Jauda produkciju. Arī tik populārajā atpūtas kompleksā Lido elektroapgādi nodrošina uzņēmumā ražotās apakšstacijas. Energofirma Jauda ir piedalījusies TEC 1 un TEC 2 rekonstrukcijā, izgatavojot un piegādājot metāla balstkonstrukcijas. Uzņēmums izgatavojas un piegādājas gaismas ķermeņu balstiekārtas Daugavas sporta stadionā. Latvijas dzelzceļiem tiek izgatavota elektronlīniju balsti un apgaismes masti. Baltkrievijas prezidenta rezidences elektroapgādei uzstādītas Energofirmas Jauda iekārtas.
Tāpat arī Irākas un daudzu citu valstu naftas pumpēšanas kompānijās ir uzstādītas vācu iekārtas ar energofirmas Jauda elektrovadības iekārtām. Tā ir tikai neliela daļa no realizētajiem projektiem, ražotās produkcijas un piedāvātajiem pakalpojumiem, jo izstrādājumu spektrs ir ļoti plašs. Galvenokārt tiek ražotas dažādas elektrosadalnes uzskaitai, komutācijai, sadalei, apgaismei, vadībai vai citām vajadzībām, gan masveidā, gan pēc individuāliem pasūtījumiem. Kompaktās transformatoru apakšstacijas, zemsprieguma sadales paneļi, brīvgaisa atdalītāji, elektropārvades elementi, metāla korpusi, gāzes skapji, telekomunikāciju skapji un citi. Lielās metāla konstrukcijas, piemēram, apgaismes masti, portāli, augstsprieguma pārvažu līniju balsti, traversas, novērošanas torņi, kāpnes un daudz citu metāla izstrādājumu. Attīstība. Efektīvai klientu apkalpošanai darbojas Tirdzniecības un izglītības centrs. Šis ir kompānijas galvenais biznesa centrs, kur klienti var saņemt konsultācijas un iepazīties ar jaunākajām elektrotehniskajām iekārtām nozarē, kā arī apskatīt produkciju. Tirdzniecības centrs tiek izmantots, lai tuvāk iepazītu pašreizējos klientus, viņu vajadzības un piedāvātu labāko risinājumu. Energofirma Jauda regulāri saņem eksporta piedāvājumus no dažādiem sadarbības partneriem – Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Norvēģijā, Krievijā, Zviedrijā, Dānijā un citur. Tomēr vislabākie klienti ir sadarbības partneri Latvijā, kur tiek realizēts vairāk kā 90% no saražotās produkcijas. Energofirmas pakalpojumi pieejami visā Latvijā. Līdz ar to klientu loks aptver visu valsti. Lielākajos Latvijas rajonu centros Jauda ir izveidojusi savas filiāles – Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un Aiviekstē. Lai rastu jaunus potenciālos klientus ārpus Latvijas robežām, kā arī lai popularizētu sevi pasaules tirgū, kompānija aktīvi piedalās prestīžās starptautiskās izstādēs. Kā lielākos starptautiskos sadarbības partnerus var minēt ABB, Areva, Moller un Siemens. Par savas attīstības perspektīvu Jauda uzskata darbinieku intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, kļūstot par kompetences centru Latvijā un perspektīvā visā Baltijā.